22. gada valsts eksāmena optimālais līmenis 32. uzdevumā mums ir jāpierāda mūsu pierādīšanas prasmes, jādemonstrē tās. Piramīda SABC pamats ir trīsstūris ABC, kur leņķis BAC ir vienāds ar BCA. Šie leņķīši ir vienādi. Bet piramīdas šķautne ir tās augstums. Atzīmēsim augstumu. Pierādīt, ka leņķis SAC ir vienāds ar SCA. SAC ar SCA. Pierakstīsim nedaudz dotos. Leņķis BAC ir vienāds ar leņķi BCA. SB, tā kā tas ir augstums, tad tas ir perpendikuls pret pamatu plakni ABC. Un jāpierāda, ka leņķis SAC ir vienāds ar leņķi SCA. To, kas ar oranžīgo ir iezīmēts zīmējumā. Pirmais solīts, tā kā šie leņķi BAC un BCA ir vienādi, tad mēs apgalvosim, ka šīs malas ir vienādas. Ja leņķis BAC jāraksta, diemžēl, pilnā tekstā, ir vienāds ar BCA, tad mala BA ir vienāda ar BC. Un trīsstūris ABC mums ir vienāda sāna. Trīsstūris. Bet jāraksta, protams, pilnā tekstā. Otrais solīts. Tagad skatāmies. SA, ja viņš ir taisnā leņķī, SB augstums. SA projicējās par BA. SA projicējās par BA. Un SC projicējas par BC. No tā mēs secinām, ja BA bija vienāds ar BC, projekcijas, ja bija vienādas, tad arī slīpnis SA ir vienāds ar SC. Tik tālu mēs būtu dabūjuši, pierakstīšu ar citu krāsu, ka šīs te ir vienādas. Nu, un no tā mēs drīkstam secināt, ka trīsstūris SAC ir vienāda malu. Trīsstūris. Un viņus leņķi, kas bija jāpierāda, SAC ir vienāds ar SCA. Principā mēs izmantojam triju perpendikulu teorēmu un minimizējam mūsu pierādījumu gaitu. Paldies par uzmanību!